Šis ir EU Frequency podcasts. Mani sauc Ieva Bitniece, un es esmu podkasta vadītāja. Es lasu 2 grāmatas nedēļā un aktīvi sekoju līdz tematam, kā maksimāli uzlabot savu dzīves kvalitāti un attīstīt savu potenciālu. Katru nedēļu man pievienosies kāds viesis, kurš padalīsies ar saviem life hacks, un mēs kopā apspriedīsim aktuālo zinātnē, ezotērikā un varbūt pat popkultūrā. Sarunas bez liekas formalitātes un ar daudz smiekliem. Halo, kā jūties šodien? Ļoti labi, jo ir saulīte. Un, ja ir saulīte, tad mans garstāvoklis pagriež pa 180 grādiem. Paldies, Sauli! Apsveicam Sauli ar atgriešanos. Un es redzēju arī, ka gājputni ir atgriezušies. Tā kā malacīši, viss notiek. Uzreiz sākuši par zelta mikrofonu. es jau domāju, ka tu jautās. Es rīt izlaidīšu to podcastu, by the way. Es vienkārši gribu ātri tā kā aktuālu tēmu izrunāt, lai ir miers dzīvē, un mēs varam iet tālāk. Tu biji zelta mikrofonā, vai ne? Jā, bet es esmu jauns artists, es vēl daudz ko nezinu. Nē, tas nav vispār par zināšanu vai nezināšanu. Okay. Tas ir par personīgo sajūtu, un es negribu nevienu nomelnot. Es gribu risināt. Raisīt diskusiju, lai cilvēki sāk runāt. Jo tad ir sadaļa mūziķu, kas nav apmierināti ar šī brīža situāciju zelta mikrofonā. Kā tas tiek organizēts, kas ir pie vadības, un šis cilvēks, Elita Milgrāve, nav gatava nākt uz dialogu un veidot tā kā šo pasākumu citādāku, jo viss attīstās, viņi turās pie veciem standartiem. Jā. Bet pasaule ļoti, ļoti ātri mainās un ļoti strauji, tīpaši tad, kad jaunie ir ienākuši, viņiem vispār šis, kas notiek, neliekas, kas kādreiz bija tā, ka tā zelta mikrofons ir vislielākā platforma, kur uzstāties, bet tagad lielākā platforma, kur uzstāties, ir TikToks, ko katrs pats var savās mājās izdarīt. Līdz ar to ir nepieciešams pārmaiņas, lai šis pasākums ir labāks par TikToku. Uz to mēs tagad gribētu iet, ka tie ir svētki Latvijas mūzikā, un tiešām ir jūtama šī izaugsme, augšupēja, un lai viss ir salīdzinoši godīgi. Tādās pasākums, protams, 100% nekas nevar būt godīgi, jo tur ļoti daudz subjektīvais viedoklis ir, bet tajā pašā laikā tam ir jāiet uz priekšu, nevis atnāc pasākumu, tu jūties tā kā pirms 20 gadiem. Jā, jo tā diena, man liekas, ir tāda mūziķu dzimšanas diena, un es būšu šī tāda nejauka, bet ja piemēram, tev ir dzimšanas diena, tu taču neliec tā kā cilvēkiem, kas nāk uz viņu maksāt par to ieju tavā dzimšanas dienā un vēl nest dāvanas. Es nezinu. Tev lika maksāt? Man jau nelika. Es pati izvēlējos nākt, jo es tiešām gribēju pieredzēt to zelta mikrofonu. Tā bija mana izvēle. Man neviens nespieda. Tu tā kā skatītājs gāji. Jā, bet mūziķiem liek maksāt un arī klātnācējiem, kas ir tā kā +1. Bet tas ir tikai pēdējos 2 gadus, kādreiz tā nebija. Es zelta mikrofonu esmu jau tik ilgi, es neatceros. Es esmu gan uzstājusies, gan esmu bijis viesis UTT, un vienmēr, protams, tas aizvainojums par to, kāpēc Latvijā horeogrāfus neaicina. Mēs esam Latvijas mūzikā videoklipos ieguldījuši tikpat daudz, cik citi, un dažreiz kāds, kas izdod vienu singlu gadā, mazāk iegulda nekā daudz horeogrāfi Latvijas mūzikas attīstībā un popularizēšanā. Tas pats ar radio cilvēkiem. Principā tas pasākums jau sastāv no tā, ka, nezinu, tur ir radio, kaut kāds balvas straumētākie ieraksti un tā. 20% stabili ir tā kā no radio, un tie cilvēki arī vienkārši maksāja par to pasākumu. Tā kā es nezinu. Man tas viss neliekas ļoti loģiski. Ok, maksāšana. Varbūt tur es vēl, tā ir tāda lieta, kur... Bet labi, maksāšana mazākais. Jā, tas būtu mazākais, jo tiešām es teicu arī taisu koncertu, un izmaksas ir kāpušas pa 600% vidēji. Tas ir pat manā gadījumā, kurš var dabūt atlaides. Kopš kura laika? Pirms Covida sākot. Okay. Kaut kur es pēdējo reizi koncertēju 18. gadā, un tagad es taisu 24. un 600% mēram visam ir piemaksas. Plus man ir iespēja ar savējiem tur kaut kādas atlaidītas dabūt UTT, kodās noteiktās pozīcijās, citās pozīcijās nav iespējams dabūt atlaides. Un kopējā tāme vienkārši ir 600% lielāka. Un es domāju, ka tādā pasākumā tur ir citas summas, citas cenas. Tā kā, es dabūju arī tā kā bišķi kritiku vakar par to, ka es dalījos ar DJ Ruda ierakstu. No viena cilvēka. Pārējie bija atbalstoši. Es biju šokā, cik daudz man vēstules uzrakstīja. Tā kā mūziķi un aprakstīja situāciju, kas tur notika.
tur galvenais par kritiku bija tāds, ka katrai monētai ir 2 puses. Jā, un mēs runājam tagad par vienu pusi monētas, un mēs esam gatavi uzklausīt arī otru monētas pusi. Jā. It's fine, man nav problēmu, un es negribu kancelēt to, es gribu vienkārši, lai elite nāk pretī un sadarbojās un runā par iespējām, kā šo tad attīstīt, lai mēs tagad, kas ir industrijas pārstāvi, varbūt ne es, bet varbūt, bet kaut kā tas pats rūts un viss, kas ir laipā, un iet un runā un veido kaut kādus, iet līdzi laikam. Jā, jau, piemēram, laipā biedri visu laiku notiek sapulces regulāri un par to tiek runāts. Šī arī ir tēma, ko laipa skar. Bet problēma ir tā, ka elite jau nerunā. Jā, un man gribētu zināt to viņas side of the story, to patieso, kā ir no viņas puses. Pagaid, tu nedabūji grāmatu? Kāpēc, lai es dabūtu grāmatu? Tur varēja iegādāties. Tur ir it kā viņas. Es varēju iegādāties. Tur ir viņas. Par 20 eiro. Okay. Nē, it's fine. Cilvēkiem ir jāpelna. Es arī gribēšu, lai man grāmata pērk. It's fine. Ir ok, ka viņi arī pelna uz to, jo viņi ir ieguldījis daudz darba. Tas viss ir ok. Bet vienkārši mēs gaidām to izaugsmu no mūsu puses, un mums ir jārunā. Un pat ja tie saka, tu nezini, kā tur patiesībā ir. Mēs runājam tā, kā patiesībā ir mūsu pusē. Jā. Mēs nevaram zināt pilnīgi patiesību, jo otra puse nerunā. Jā, kaut kā tā. Līdz ar to man visādas vēstules atsūtīja. Varbūt tev ir kaut kāds stāsts no tā pasākuma. Kā tev vispār pat atmosfēra bija ok? Mana pieredze bija diezgan pozitīva, jā. Tā forši. Jo tiešām tie ir svētki tā kā mūziķiem, visi tur sanāk, svin, un tas noteikti ir svarīgākais, un uz to mēs koncentrējamies. Un to mēs tā kā pārmet arī par to, visi iet tur priecājās un pozē zelta mikrofoniem, bet tajā pašā laikā nomelno to divkosību. Nē, es to nesauktu par divkosību, es to saucu par to, ka mēs gribam izmaiņas vienkārši. Jā. Kāpēc mēs nevaram priecāties par to, kas ir, un gribēt izmaiņas? Man liekas, es pat nedusmotos, pat ja tā elite paliktu pie tās saucamās varas. Jā. Vienkārši, man liekas, viņai, piemēram, būtu jāņem. Es zinu, kā Aiga Leitholda šogad palīdzēja, kas ir ļoti forši, jo viņa ir tāda progresīvi domājoša. Bet man prasītos, ka tad elite varbūt vairāk ieklausās to jauno idejās. Un tad tas progress rastos. Nevis, kad noraida. Jā, bet tad mums ir jāsaprot, ka ir otra puse, ka varbūt nav iespējams tās idejas realizēt. Mēs varam daudz ko gribēt, bet daudz kas nav iespējams. Tas ir iespējams jāizlas tajā grāmatā. Bet es saņēmu arī šodien screenshotu no grāmatas. Nevis screenshotu, bet nofilmētu. Un tā vieta, kas tur bija uzrakstīta, bija pasīva agresīva pret dažiem latviešu mūziķiem. Un tad man bija tāds... Konkrēti nosaukti vārdos? Es nesaukšu. Okay. Ne, bet es domāju, vai tur ir nosaukti. Jā, ir nosaukti vārdos. Protams. Un vienkārši zinot, kā tā situācija bija, viņa ir uzrakstījusi no savas puses, neieklausoties. Ar viņu arī tajā brīdī mēģināja risināt to jautājumu, iet uz diskusiju, un viņi tā kā nolika sienu priekšā, un tad beigās vainot citus par to, ka viņi nedzirdēja, un ka viņi, un tas ir, bet bail ir, ka grāmata varētu būt par to. Jā. Jā, tāpēc mēs visu laiku aicinām tā kā viņa ieklausīties mūsos. Man te bija tāds stāsts par to, kad man atsūtīja, kad Virga nezināja, kurā brīdī, kur jāiet. Viņam nebija ierādīts backstage, un tad, kad viņš gāja uz skatu, viņš gribēja paņemt tur ūdeni, kas tā pie skatus, viņam paprasīja 4 eiro. Oh my God! Ko? Mīļie. Tā šis man ir iesūtīts. Es nezinu, tā ir patiesība, bet man vienkārši iesūtīja šos. Arī tas, kad nebija apsardz uz backstage. Visi varēja iet, kur grib, ka skatītāji varēja iet. Jā, es arī nokļuvu backstage. Nē, bet mani aizveda cilvēkus turieni, bet tā kā, ja es gribētu vienkārši randomā iet, es varētu. Jā, tas bija tāds. Tad, kad mūziķi bija saliktais staba, un paši neredzēja koncertu. Jā. Jā, par to, kad mēģinājumā nedrīkstēja spēlēt instrumentus. Man patīk tas tāds rūdis vienkārši ar gaisa bungām. Es nevaru. Vienkārši tas video ir tik smieklīgs. Jā. Es domāju, ka tā kā, es par šo aizdomājos, jo man šķiet, ka mūziķi ir tādi cilvēki, kas atnāk kaut vai 2 naktī uz to soundchecku, ja vajadzētu. Lūdzu, ļaujiet spēlēt tad. Bet ko nozīmē soundchecks, ja tu nevari tieši pārbaudīt skaļu? Kāpēc viņš ir vajadzīgs? Jā. Tā bija viens uzrakstīja mūziķis.
tāda sajūta, ka pret mūziķiem izturās kā pret circus monkeys. Tāda aura jau kuro gadu. Un tas ir ļoti zināms mūziķis, kas mums to uzrakstīja. Kas visu laiku tur ir. Nu jā, un tad tās tikai tādas pāris lietas. Un man rakstīja arī tur anonīmi cilvēki, kuri ir bijuši entos gadus, tā kā jau 11 gadus. Un arī tas, ka vienkārši tā necieņa. Ir drosmīgi necieņa tā kā pret mūziķiem un visu to pastāvošo, ka viss ir lielā hausā. Un ka citos pasākumos ir daudz vairāk organizēts. Tā, kur man ir. Nu jā, te ir arī tādi bišķi rupji, kurus es, protams, nelasīšu, bet es negribu, kā es saku, es negribu aizvainot, es gribu veicināt diskusiju par to un runāt tā. Nu jā, visi mainījies. Un man šķiet, ka arī ļoti liels karš brita vārds Reja? Jā. Viņa ir independent. Viņa nav zem nekāda. Jā, viņa nav zem. Es negribu runāt ties anglicismos, bet es nevaru izdomāt latviešu vārdus. Mākslinieca, kura pati izdod mūziku, viņa neviens nepārstāv. Viņa dabūja visvairāk balvas, kādas ir bijušas Brit Awards, tā kā vēsture. Un tas parāda to, uz ko iet šī pasaule, ka tu nevajag labelus, ka tev tev nevajag zelta mikrofonu, lai tu kļūtu slavens un labi pelnītu, teiksim tā, bet būtu forši, ja viņš būtu kvalitatīvs, lai mēs varētu svinēt. Es ceru, ka vienkārši tagad, kad ir pacēlusies šī diskusija, ka viņa tiks tā kā, ka viņa nenoplaks, 2 nedēļu laikā, ka par to runās un tiešām risinās to lietu. Jo interesanti ir tas, ka vienmēr tā ir, tā kā, kad ir afterīs, tad visi runā par to. Sacepjās un pēc 2 nedēļām viss. Jā, un neviens arī neko skaļi nesaka, un publiski jau baidās, jo kādreiz tā bija vienīgā vieta, kur sev tā kā krūta parādīt. Un tagad viņi laikam redzēja, ok, šis tagad izskatās pēc slikta korporatīvā pasākuma, jo tiešām, jūs skatāties storijus, es, piemēram, sekoju dejotājiem, kas uztais korporatīvos pasākumos. Viņi ir tādas vienkārši tehnoloģijas, man šeit pat LMT balvas ir bijušas daudz tehnoloģiski advancētākas nekā. Es biju nesen uz Tele2 vienu pasākumu no korporatīvo, kur mēs uzstājāmies. Mums bija tāds mūzikla numurs bišķīt. Un tur tika ieguldīts vairāk laika un darba. Jā. Jā, tāpēc varbūt tiem, kas rīko korporatīvos, vajadzētu pielikt pie darbiņa, lai rīko zelta mikrofonu, vismaz iesaistītos cilvēks, lai ir lielāka komanda. Kas to dara? Kas vispār ir komandā? Tu nezini? Šogad es nezinu. Mikraks vienkārši? Es tiešām nezinu. Okay. Šogad es nezinu. Jo, piemēram, pagājušajā gadā mums šeit bija Ilze Jansona. Un tad pagājušajā gadā bija kruts pasākums. Jā. Kas bija tur ļoti interesanti skatuvi, smuki ekrāni, un viss bija tā kā advancēts. Un es nezinu, kas šogad noteikti kaut kas notika, jo es nezinu otro monētas pusi. Jā, man arī draudzene Emīlija teica, ka pagājušajā gadā vēl tas pasākums bija tāds iespaidīgs, jā. Jā, tāpēc, un arī man bija tik ļoti slikti uzreiz palika, es ieliku to ziņu, un tad skatos, ka citi svin to pasākumu, un tad tās divējādi sajūtas. Es negribu par to runāt, bet par to ir jārunā. Tad man žēl to mūziķu, jo viņu balva bez mazliet paliek nevērtīgāk par to, ka tagad šī diskusija ir apkārt. Jā. Par to, kas svin. Tas ir forši, kas svin. Jāsvin, loģiski. Ir jāsvin vienkārši, ir kur augt un ko pielabot un kur pievērst lielāku uzmanību. Svinēt ir forši, svinēt vajag. Un tas ir vienīgais, manuprāt, tāds mūziķu pasākums. Muzikālā banka. Muzikālā banka, jā, bet tas arī citādāks koncepts. Jā, tas bija cits rakurs, viņš tajā mūzikas industrijai. Jā, muzikālā banka var izvēlēties kādas dziesmas ielikt, nevis. Okay. tur neiesim. Nākamajā sērijā. Jā, jo tas gribās, lai cilvēki zina šīs aizklases. Un īstenībā es domāju, pēc tam pastīties tredā, Twitterī, es neesmu, bet tredā, ko cilvēki saka par zelta mikrofonu. Es arī neesmu bijis. Nē, neviens neko nebija pateicis. Neviens ieraksts nebija par zelta mikrofonu. Un es arī nepazinu nevienu no saviem paziņām, kas skatītos zelta mikrofonu. Un tas jau bija tāds, skatījās muzikālo banku, skatījās Supernovu. Zelta mikrofonu neskatījās, man paziņas neviens. Un tas bija interesanti. Viņi sāk vairāk čekot pēc tās ziņas. Kad bija piekdiena vai sestdiena? Sestdiena? 9. Piekdiena. 8. martā. Es neskatījos. Jā, es arī neesmu. Es paskatījos pāris tās sekundes tos priekšnesums.
Es storijas redzēju. Jā. Pilnīgi pietiek. Jā, es arī tur vienkārši biju, tāpēc, ka es gribēju papriecēties par saviem draugiem un atbalstīt. Kas ir forši. Jā. Īstenībā laba doma pirkt biļeti un iet. Un tu vari iet pa sarkano paklāju. Jā. Nu, jā, tā doma bija papriecēties par draugiem, zini, pagozīties bišķīt. Jā. Protams. Loģiski. Pagozēties? Pagozēties. Ne, tev jāatrāda sevi, tev loģiski ir jāiet. Bet, piemēram, ja būtu parasts cilvēks, kas nav saistīts ar to, es varētu rītīgi sapcēties, aiziet. Jā, bet tas arī, es ar Reinu Sējānu par šo runāju. Es nezinu, vai vajadzēja pieminēt viņu vārdu. Bet parasti tas pasākums bija tāds tikai mūziķiem un industrijas pārstāvjiem. Nebija nekādas biļetes, neko nepārdeva. Tagad es par to runāju, vienkārši tāda sajūta bija, ka tā bija šī tāds ielas pasākums. Jā, un, piemēram, kādreiz, kad notika Dēls teātrī, man ļoti patika, jo visu laiku notika, nevis visu laiku, bet ļoti ilgi notika Dēls teātrī. Un, piemēram, mums notika tā ballīte, un ir tikai savējie. Un tad tas bankets bija uzreiz iznācis ārā, un ir skaists bankets, un viss uzreiz tusēs. Jūs tagad saprotat, ka tur vairāk bija afterparty. Jā, es pabiju, man liekas, gandrīz visos, izņemot tā arī. Kas bija oficiālais? Jā. Wow. Tāpēc es pagājuši gadu biju tajā, kas bija Firstā laikam. Tas bija kaut kas drausmīgs, es atvainojos. Es kopš tās reizes neesmu Firstā vispār bijis, bet labi, es tur arī pirms tam nebiju bijis. Jā, un tas ir interesanti. Tā ir rekursas svētkus mūziķiem, un viņi pat neiet uz afterīti, kas ir speciāli tev veidots, kas ir reklamēts. Nāc, un cilvēkiem pārdot biļetes, nāc tusēs ar visiem mūziķiem, un neviens neaiziet. Mēs vienkārši bijām pie Oža. Mēs bijām Zefīrā. Nezinu, un Emdernīcā arī. Tur bija baigi forši, bet tur laikam notika tusiņš līdz rīta gaismai. Cool, jau. Jā. Cik maksāja biļete? Uz zelta mikrofonu. Sākot no 50 eiro uz augšu. Es paspēju pa 50 nopirkt. Un tev bija pie galdiņa? Jā. Ar pazīstamiem cilvēkiem? Nu, mēs bijām laikam 4. Es biju ar Emīliju, no X Faktora, un vēl 2 cilvēkiem nepazīstamiem. Jā, un par visiem dzērieniem un visiem ēdieniem arī tev pašam jāsaka. Jā. Nē, nu. Bet tas normāli. Tas ir normāli, jā. Tas ir ok. Nu jā, un tāpēc risinām uz priekšu, un zini, kā mēs runājam, ka visam ir jātīstās un jāmainās, un es tagad sapratu, ka īstenībā tas vecais formāts labāk strādāja, kad bija tikai mūziķi, un tas bija Dēls teātris, un mēs bijām tikai savie, kad mēs neiesaistījām skatītājus. Jā, no vienas puses tev piekrīt. Vai arī ir piemēram, arī tā kā Grammys un Oskarā, ir tā, ka tā sadaļa, piemēram, tā priekša, ir tikai tā kā tiem industrijas cilvēkiem, un tie, kas ir skatītāji, sadalīt, viņiem cita ieeja, viņi nemaz netiek tur klāt, viņi tā kā skatās tur 50 metru attālumā, varbūt viņi 50-100 metru attālumā, un 2 daļās tā kā, nevis ka kopā visiet. Es tieši to gribēju teikt, un tu to pateici, jā, līdzīgi. Nu, tur it kā bija 2 daļas, bet tās biļetes tik un tā varēja pirkt jebkur. Bija tādas aizmugurē pašas tās, kas vienkārši tā kā rindiņās sēdvietas, un tad bija galdiņi, bet nu varēja pirkt jau tik un tā, kur tu vēlies. Nē, ja tu sēdētu aizmugurē, tu sēdētu ar mūziķiem kopā? Jā? Es nezinu, man teica, viņa aizmugurē sēdēja. Es tabu kaut kā. Man liekas, pie galdiņiem. Ne pie galdiņiem, bet sanāk, tie galdiņi ir pēdējie. Ne? Es nezinu. Nu, es biju arī gandrīz pašās beigās, bet biju otrā pusē. Okay. Labi. Šo tēmu slēdzam un vienkārši runājam un paturam prātā, un, ja ir iespējas, tad attīstamies. Un arī mums būs Elements koncerts, kur tu uzstāsies. Un tur man ir tā ideja taisīt uz priekšnesumus, tā kā tas būtu zelta mikrofonam. Tā bija tā mana ideja. Es to ļoti, ļoti novērtēju. Varbūt tev ir jārīko zelta mikrofons. Noteikti ne. Kāpēc? Nu, varbūt ne zelta mikrofons, bet sākam savu balvu. Man šķiet, ka zelta mikrofons ir jārīko tā kā aģentūrai. Okay. Kaut kādai pasākuma organizācijas aģentūrai, kas ir saistīta ar mūziku. Un nevis man kā privāta personai vai elitei kā privāta personai, bet jāizveido ar kaut kādu aģentūru. Es nominēju Fiņķa komandu, draugus. Jā, wow. Man liekas, ka viņi ir tik spējīgi cilvēki. Super radoši, arī izdomu bagāti. Jā. Fiņķa, ja tu skaties. Ok, labi. Par ko šodien es pateicīgi? Laikam par to, ka šis ir mans pirmais podcasts. Tieši šis. Tāpēc es pateikšu, kāpēc. Man vienkārši liekas, ka man patīk sevi tā kā surroundot. Nebūs latviski. Man patīk būt cilvēkos, kas dažreiz liekas man justies stulbi,
Nu, ne tā kā sliktā ziņā, bet, piemēram, tu gan treniņos, gan ko tu liec tā kā Instagramā, man vienmēr es kaut kā aizdomājos no cita rakursa. Tu pasaki kaut kādu ļoti simplu lietu, bet no cita rakursa, par kuras tā kā neesmu aizdomājusies. Un tas man tādā veidā attīsta domāšanu, man liekas tā. Cik jauki. Sakot reiz. Es arī. Labi, pakautrējieties. Jo es esmu tas cilvēks, kas jūtas vienmēr dumšs. Es dzirdēju, ka tu tā teici, jā, bet nē. Man ir 2 cilvēki dzīvē, tu un Annija, man vokālā pedagoģi, kas tā kā, man reāli liekas, ka jūs tiešām esat tā kā māte Google. Es tev pajautāšu, tu man pateiksi. Paldies. Un ne tikai vienu tā kā atbildi, bet tu man dos vairāks variants. Varbūt. I don't know. Jā, es vēlos būt tā kā māte izglītība. Tas man lielais mērķis, tāpēc lasu tik daudz un uzreiz dalos ar cilvēkiem, līdz nostiprinās mani. Tu sāki lasīt The Artist Way? Nē. Tāpēc, ka es aizrāvos ar dvēseles ceļojumu. Bet Artist Way ir vairāk kā darba grāmata. Jā, to es sapratu. Tāpēc, jo ātrāk sāks, jo labāk. Es apsolos. Tev vienkārši ir jāsāk. Man grūti. Tu pat teici, ka tev tagad brīvāks laiks ir. Iegāzi, vai? Viss kārtībā, es tevi saprotu. Ja tu man jautāji, kā tu vari palīdzēt, tu vari palīdzēt izpildot Artist Way. Ok. Jā, man jāsaņemās. Just do it. Just do it. Tagad vienkārši kalendāriņā ierakstīsi. Es tagad mācos par produktivitāti. Es visu laiku mācos produktivitāti, man mīļākā tēma. Un es tiešām sāku googlēt to kalendāru ar krāsiņām, smuki uz datoru, tā kā aiztaisīt ciet pat tādas muļķīgās lietas. No 8-9 lasīt. Ceļš uz darbu. Tad ir un tagad es ielieku, ka es tikai pie koncerta strādāju, tagad es tikai pie frekvencijas strādāju, tagad ir tas. Un tagad es tagad skrienu. Skrēju. Man ir ieliks, ka es skrienu, man tagad tāds, man ir ieliks, ka es skrienu, un tad es aiziešu paskriet. Man tā vajadzētu darīt. Tas man palīdz, jo es neesmu tāda, kad kur ir motivācija? Man motivācija nestrādā, man strādā, laikam, kad man kalendārā ir ierakstīts. Okay. Es arī, man liekas, esmu kaut kā tagad iestrēgusi, un es gaidu to motivāciju, bet vai viņa atnāks? Nē, man šķiet, ka motivācija nenāk. Jā. Es man šeit arī Davida Gogins grāmatu nosūtīju, tā tev arī jāpaklausās. Es sāku klausīties. Es eju pastaigās speciāli, lai klausītos, jo es nevaru koncentrēties mājā, bet ejot ir ļoti forši, un tad tieši, jo es meklēju veidu, kā iet, jo man nepatīk iet bez mērķa, tāpēc es arī neeju bieži vien, tāpēc, ka, Rīgas centrā, kur es iešu pastaigāties, bet tagad es vienkārši ieslēdzu to grāmatu, un tad es vienkārši eju. Kur jūs klausāties ēga grāmatas? Tas ir MP3 fails. Ok. Tā kā playerī? Labi. Tieši tā. Ok. Ja daudz nezinu, tu ieguvi 2. vietu X faktorā. Es ļoti priecājos par to 2. vietu. Es negribēju 1. Jā, tāpēc, ka uzreiz tev ir ārprāts. Visas acis. Nē, tev ir ierobežojumi. Ļoti daudz ierobežojumi ir. Protams, ir kaut kādi ieguvumi, bet es domāju, ka tu vari vairāk iegūt pati darot un tagad mēģinot un veidojot. Jā, kādas ir sajūtas pēc šo? Ir kaut kas mainījies tavā dzīvē? Pavisam noteikti. Ir ļoti liela uzmanība. Dažreiz tas ir patīkami, dažreiz tas nav patīkami. Jo es esmu tāds introvertāts cilvēks, man vēl vakar bija šī tāds breakdowns par to, ka ja es esmu ekstravertāts introverts. Tā kā piespiedu kārtā es esmu ekstraverts. Un ja man ir vairākas dienas jāpavada cilvēkos un visu laiku kaut kas jārunā, tad pēc kādām 2-3 dienām es šausmīgi nogurstu. Man sāks tādi breakdowni, un es varu kādam kaut ko nepārāk forši pateikt. Tu kļūst agresīva? Es nezinu, vai agresīva, bet es varu pateikt pasīva agresīva. Jā, ne tādas lietas, kā es gribētu teikt. Interesanti, jo tu neesi vispār mainījusies. Pirms šova un pēc šova vismaz. Man patīk, ka tu tā saki. Jo šīs telpās, tas tur, kur es tevi redzu, un vispār it kā, tāpēc manī nav sajūta, ka tev, piemēram, izjūt ārā, tagad būtu izmaiņas, jo es viņas neesmu pieredzējusi. Man liekas, tās izmaiņas vairāk ir tādas, ka cilvēki, kuri mani iedvesmo nenormāli, piemēram,
Ozola afterpartijā. Es apraudējos tiešām, es raudāju, jo pie manis pienāca Edvardi, pie manis pienāca Kārlis no Singapūras Satīna. Viņi vienkārši man saslavēja, un es pagriezos un sāku raudāt. Un tā kā man tiešām, vai ne? Vienkārši tādi cilvēki, kas tiešām mani ļoti, ļoti iedvesmo un liek kaut kā, skatīties uz dzīvi tā vienkāršāk. Ja viņi mani novērtē, tad tas ļoti labi. Un ir vis kaut kādi piedāvājumi, bet tas, man liekas, tā diezgan sakarīgi. Ja tev ir lielāka uzmanība, tad jā. Bet tagad tev ir jāatšķitina, kuriem piekrist, kuriem nē. Jā. Tā ir man tagad tāda problēma, tāpēc es esmu bišķīt iebuksējusi tādā bedrītē, jo man patīk teikt jā. Jo man šķiet, ka no visām pieredzēm tu vari kaut ko mācīties. Bet ja ir daudz pieredzes, jā. Es izdegu ļoti ātri īstenībā. Tāpēc, ka es esmu introverts. Un tagad es, man liekas, kas šodien pa mēnesi? Marts. Es no februāra vidus esmu apņēmusies tā kā izvērtēt un teikt nē. Tas tavs gavēnis? Tas mans gavēnis. Un kad būs jauna mūzika? Man tieši vakardien atbildēja Silraks. Būs, es gribu ticēt, ka aprīļa pašā sākumā varbūt paspēs uz marta beigām. Ok, tu man jāatsūta tā dziesma. Jā. Es tev tā atgādinu. Jā. Pagājušajā nedēļā. Okay. Kāda ir tava nevis dienas rutīna, bet kaut kādas labās lietas, kas ir iekšā tavā dienā, kas uzlabo tavu mentālo veselību, tavu fizisko veselību, pie kurām tu turies, lai vispār nesajūgt prātā, teiksim tā? Regulāras ēdiena reizes, tieši pēc laika pareiza. Jo man liekas, ka tad, kad man vispār X-faktora laikā bija tā, vai nu es no stresa ēdu par daudz, vai no stresa es vispār neēdu. Man tā svārstījās, un tad es sāku kaut kā piekopt to ēšanu. Es ēdu tās 3 ēdienu reizes dienā, bet tad, kad tas ir neregulāri, tā kā, piemēram, ja tu neēd katru rītu 8 brokastis, tad tas man nestrādā. Tad man kaut kā galva jūk, un es jūtos tāda. Man ir tāda sajūta, ka man ir kaut kāds ADHD nosliecis, un ja es neēdu pareizos laikos, tad man liekas, ka tā diena nav sakārtojusies. Tas ir viens. Man tagad ir problēmas ar miegu, bet tā man miegs ir ļoti, ļoti svarīgs. Un es esmu piekopusi tagad lasīšanu, jo, ja es nedabūju palasīt bišķīt pa dienu, tad nav labi. Tad es sāku stresot. Okay. Bet zini, kas ir jocīgi ar X-faktora periodā, es sapratu to, ka es nejūtu stresu kā emociju, es redzu, ka man trīc rokas. Tu nejūti to? Es nejūtu. Un man reibst galva, bet es laikam ir tāpēc, ka man bija pirms kādiem 3-4 gadiem ļoti tumšs periods, un es nejūtu vispār nevienu emociju. Es saprotu. Un tad es vienkārši domāju, kā es tagad es redzu, ka cilvēki man apkārt priecājās, un es domāju, kā tas ir iespējams? Un tagad es vienkārši, tad, kad es raudu, man ir tāds cik labi, ka es jūtu. Yes. Jā. Tu gribi pastāstīt par to tumšo periodu? Es nezinu. Tas bija Rīgas doma kurskolas laikā. Man ļoti nepatīk. Es neko sliktu par to skolu neteikšu, jo tā skola nav kuram katram. Es, piemēram, esmu diezgan vājš cilvēks tādā ziņā, ka man nepatīk, ja mani ierobežo. Man patīk visu kaut ko darīt. Un, es kaut kā sajūtos bišķīt nelabi tajā vidē. Ne bišķīt, bet man rīktīgi. Es arī biju pa daudz uzņēmusies. Visu laiku gāju dejot, dziedāt, un man tā dienas režīms bija, man liekas, no kaut kādiem 4 rītā, kad es mācos 2 stundas, eju uz skolu un tikai kaut kādos 12 eju gulēt. Un tad tas miegs ir kaut kādas 4 stundas, un tas nav normāli. Es aizgāju pie terapeita, man pateica, ja tu tagad neaizies no tās skolas, tad tu ieslīgsi dziļā depresijā. Man tas bija tāds, viss, bye. Un tad es pilnīgi visu nogriezu un sāku lēnītēm to rutīnu kaut kā kārtot atpakaļ, sākot ar dejošanu. Bet Toma skolā, cik daudz tu izgāji? Klases? Jā. Es gāju no sagatavošanas, laikam, vairāk kā gadu. Un tad 9 klases, un tad es iestājos mūziklu nodaļā un nogāju nepilnus 2 gadus. Tad diploms no turienes nav, bet tev ir pieredze.
9. klases diploms ir, bet, nu jā, vidusskolas nav. Tev nav vidusskolas diploms? No Domenes. Vispār? Vispār ir. Okay. Komercienē pabeidzu. Jo man skolā visu laiku teica, vidusskola nav svarīga, vidusskola nav vajadzīga. Jūs te nākat tikai kaut kādā ķeksīša pēc, jūs varat darīt to ko citu. Tā man skolotāja teica. Es no vienas puses piekrītu. Es arī, jo es negāju, es ļoti atvainojos, es vidusskolā negāju skolas, jau strādāju, un es gāju tikai atskaitīties, nolikt eksāmenus, un visu pabeidzu, un man ir diploms, bet, jā, man tik daudz kādas stundas, un zini, kā tagad tu strādā, ne jau tev tas darba devējs tev visu laiku rakstīs atbrīvojumu. Jā. Un viņš nebija neataisnots. Tā it kā es vadzātos kaut kur. strādāju televīzijas šovos un stuff, un jau bija viss. Paga studiju atvērt tikai 19 gados, vai ne? Tikai. Okay. Nē, es domāju 16. Tas nebija tā domāts. Galīgi nē. Man šobrīd ir 19. Vai es esmu atvērs studiju? Nē. Vai vajag? Varbūt. Jā. Nē. Tas nav, man liekas, priekš manis. Es vienmēr atbalstu jaunu uzņēmumu studiju veidošanu, ja tev ir tā pievienotā vērtība, ar ko tu atšķiries un ko tu vēlies panākt, un tas augstākais mērķis, jo tik daudz cilvēku ir atvēruši tikai tāpēc, tā es gribu vairāk pelnīt, un man liekas stilīgi, ka man ir deju studija, tu varēši sociālos tīklos vairāk tā kā ielikt. Man tā izskatās lielākā daļa studiju. Es varu kļūdīties, bet tā vienkārši izskatās. Es teicu uzņēmumu, tāpēc, ka es esmu tik audzinātā, uzņēmējdarbības ģimenē, un es mācījos uzņēmējdarbību, un ekonomikā bija labs sekmes, un bija tāds, man būs savs uzņēmums, un es vienkārši dejoju tajā brīdī. Man varēja būt jebkas īstenībā. Ja es pat nezinu. Ja es snowbotu, man būtu savu snow tā kā aģentūra kaut kāda. Jebkas, ko es tajā brīdī darīju, bija. Tas būs uzņēmums. Tā. Paveicās. Teiksim tā. Bet jā, tad tik vērā no tā smagā perioda nogriežot visu. Jā. Bet tas ir nogrieziens. Tur jābūt lielai drosmei tādā vecumā. Man ļoti paveicās ar ģimeni. Man mamma teica, visu laiku atbalstīja. No sākuma viņa nesaprata, kas ir normāli. Un cilvēki tikai, vecāki tikai arī pirmo reizi ir vecāki un dzīvo. Jā, bet tā man ar viņiem nenormāli paveicies, jo vienmēr ir blakus stāvējuši. Tad kad tu izdomāji, ka tu vēlies būt mūziķi? Dziedu es jau no 3 gadu vecuma, bet es visu bērnību pavadīju konkursos, un tas bija tā neapzināti. Es gāju, jo man lika iet, jo man acīm redzot bija talants. Bet man liekas, ka tas periods, kad es sapratu, ka es gribu būt mūziķi, ka man tiešām nenormāli patīk, ir 12 gados, kad bija mans pēdējais konkurss Bels pavēlnieks, un tad bija tāds klusuma periods, un es domāju, tagad vairs nekas nebūs. Jā, un tad man no tā tukšuma radās tā vēlme. Un jā, tā mīlestība lielāka. Un kāds tavs lielais mērķis mūzikā? Bāc, es par šo īstenībā neesmu domājis. Opa! Biznesa plāns, kur ir? Bet es gribu pajautāt tev, kā tev šķiet, kā ir pareizi, bet kā tu dzīvo? Tev ir kaut kāds, nezinu, lielais 5 gadu plāns, un tev ir kaut kādi solīši, caur kuriem tu ej uz to plānu, vai tu vienkārši, nezinu, flovo pa dzīvi un pieķer tos kaut kādus mērķus un projektus klāt? Gan. Es zinu, ka man lielais mērķis ir izglītība, un caur visu tam, ko mēs eju cauri, flovoju, es pieķeru klāt iespējas, ka es varu mācīt un dot. Jā. Tā ir dejošana, tas ir podcasts, tie ir pasākumi, un jebkas, kurus var izpausties un iedot pievienoto vērtību. Tātad lielais mērķis ir izglītība un padarīt cilvēkus veselīgākus, ilgāk dzīvojošākus, apņēmīgākus, priecīgākus. Tas ir tas lielais pamatmērķis. Ok. Kā tev? Man šobrīd ikdiena paiet šeit un tagad. Es vispār neiespringstu. Es sev nelieku nekādas ekspektācijas, es citiem nelieku nekādas ekspektācijas. Es diezgan daudz plūstu. Es zinu, ka kādā brīdī būs svarīgi izveidot to kaut kādu lielāku mērķi
Un, manuprāt, jebkurš nonāk tajā brīdī, kad viņš sāk sev uzdot vairāk jautājumus un ko tālāk, kur es dodos. Bet ir jābūt arī ļoti apmierinātam ar to, ka tu nesatraucies ne par ko. Jā, man arī šobrīd un tāpēc tas nav slikti, ka tev varbūt šobrīd nav tāda lielā mērķa, vai ne? Bet es zinu, ka tu nokļūsi tur kādā brīdī. Jā, man visu laiku dzīvē ir bijis tā, ka man ir kaut kāds lielais mērķis, ko es eju. Bet šobrīd man ir tā, ka es esmu sajūtus to mūzikas industriju, un man liekas, viņa tik strauji plūst un mainās, ka es tā kā nevaru uzstādīt kaut kādu konkrētu mērķi, jo varbūt pēc 3 gadiem tas vairs nebūs aktuāli. Tā kā tā. Bet albums ir mans tāds tuvākais mērķis. Es domāju, vairāk tādus tiešām vai Baltijas valstīs, varbūt uzstāties Meža parkā, varbūt sadarboties ar kādu mūziķi, varbūt tiešām iet uz ārzemēm, vai ir tikai Latvijā to attīstīt, vai dabūt muzikālā bankā pirmo vietu. Tāda tipa. Es nezinu, man liekas, ka dabūt zelta mikrofonu. Jā. Man liekas, šobrīd tas mans mērķis varētu būt, man patīk visu kaut kādi žanri, bet es neesmu atradusi to savējo kaut kādu, kas es esmu. Jo man liekas, tev laiks eksperimentēt. Jā, man šis gads ir tāds, es biju domājis, ka es rakstīšu šajā gadā albumu, bet vai ir gudri rakstīt albumu, tā kā nezinot īsti to tavu nišu, es nezinu, vai tas ir gudri. Tāpēc šo gadu es esmu atlikusi tādu taustīšanās, varbūt gadu, eksperimentējot ar žanriem, eksperimentējot ar featuriem, māksliniekiem sadarbošanās. Jā, gribu atrast kaut kādu to savējo īpašo žanru. Jā, man ir interesanti, varbūt cilvēki ir veidojuši zinātniskus pētījumus par tiem cilvēkiem, kuriem jau ir savs mērķis piedzimstot, jo man tāds bija jau piedzimstot, man neko nevajadzēja meklēt, es vienkārši tāds biju, un tad ir tiem, kuriem nav, un kā tas ir? Sarežģīti. Bet man ir sarežģīti. Man visu laiku ir spiediens. Jā, protams. Jā. Absolūti. Jebkurā pusē būs sarežģīti. Jo man arī, es sev, protams, uzdodu jautājumus. Es aizgāju janvārī prom no darba. Es esmu bezdarbnieks. Es vispār tagad klusiņām, ja es tur sākumā teicu, es darīšu to. Visi apkārt zināja, tad šobrīd es esmu saklusinājusies, es kaut ko savā nodabā daru, nav tā, ka es nedaru, es esmu priecīga par to, ko es padaru, un galvenais ir kaut ko padarīt. Jā. Tīpaši tajā laikā, kad tu esi jauna, tev ir spēks. Jā, vai ne? Man tūlīt 24, tā kā es paspēšu visu. Jā, eksperimentēt, forši, eksperimentēt. Jā, es eksperimentēju vienkārši. Jebkurā pusē ir grūti, jo man nav mērķi. Tiešām es nezinu, ko es gribu darīt. Man ir stress no tā, ka tev nav mērķis. Es vienkārši sēžu un iekšā tā bišķirī tāds. Kā tev var nebūt mērķis? Man ir brāļmeitas, un viņas ir 10 gadus jaunākas par mani vidēji, 10, 12 gadus. Kā jau lielākā daļa savu draugu. True story. Vecāki cilvēki vienkārši sadzemdē bērnus un atkritās no manis. Un viņas bija tādas tīneidžeres, ka viņām vienalga, un viņas neko nedarīja. Man tas tā kaitināja. Es domāju, pastieties uz mani, jums ir tante, kur ir sasniegusi tik daudz, un jūs nezināt, ko jūs gribat darīt. Viņām ir riktīgi besītas. Nē, bet ir atšķirība. Vai tu neko nedari, vai tu tā kā plūsti un ņemies un darījies. Es jau nezinu, ko viņas darīja. Vienkārši no malas tā izskatījās, ka viņas vienkārši tusējas. Viņas arī teica, ka nezinu, ko gribu. Anyways, un es riktīgi tā kā iecepos. Bet pagāja laiks, un viņas atrada to, ko viņas dara. Un ir tīpaši viena no viņām ir skolotāja tagad. Vai ne? Un tā, es gribu būt skolotāja, tīpaši tikai sociālās zinības. Laikam tāds ir. Un es biju šokāta, ka es nekad nebūtu domājis, ka viņi varētu būt skolotāji, bet tā ir viņas lielā tā kā vēlme pēkšņi. Tā kā. Un izgāju skolu un visu izdarīju. Ja es zinu, ko tu gribi pēkšņi, tad viss ir iespējams. Tāpēc es lieki stresoju. Jā, redzi, šajā gadījumā arī ir forši, ka cilvēks kā, ir jāļauj iztrakoties. Jo es arī saku, man arī ļauj iztrakoties. Labi, es varbūt nezinu, ko es gribu darīt savā dzīvē šobrīd līdz galam, bet ir jāļauj iztrakoties un tie kādi pieņēmumi par cilvēku bez maz vai ak dievs šausmas, tad no tevis kaut kas nesanāks vai tam līdzīgi vispār ir
Bet vienkārši man ir dzīve cilvēki, kuriem arī nekas nesanāk. No Jā. Kur arī otrais ir, ka ir cilvēki, kas sāk trakot un vispār nevar apstāties un nekur nenonāk. Jā, tā kā es saprotu. Tas ir tas cilvēks, kurš vienmēr grib, lai kādam ir kaut kāds purpose. Es gribu, lai visi ir laimīgi, veseli un labi. Un man kaitina, ka nav. Un ir tīpaši, ja es pasaku, kā izdarīt, lai tu esi vesels un laimīgs. Viņa nedara. Man besī un gribās iepļaukāt. Viņa čīkst. Es nelasīju grāmatu, ko man lika. Viņa atnāca ar problēmu, es iedevu risinājumu. Un viņa nelasa. Bet es pieķēros citai labai grāmatai. Okay. Tā jau ir puse. Man arī ir viena grāmata, ko man pateica, ka man 1. janvārī jādod. Un ir kurš 11. marts. Jā, un es joprojām viņu lasu. Tā grāmata ir viena vakara. Tev. Ir. Un es sapratu īstenībā, ka man nepatīk, ka man uzliek kaut kādu konkrētu datumu, jo tad es vēl vairāk eju pretīm. Jā. Labi, Artis, tur ir datumi, tur vajadzēs. Tur vajag dienā konkrēti, bet es drīz pabeigšu to grāmatu. Tāpēc, ka es vienu brīdi sāku lasīt 4 reizēm, man liekas, un tad ir jau tu kaut kur aizraujies. To tev uzlika prioritāte. Šo jau man ielika. Jā, šīs nedēļas prioritāte. Man uznāk periodu, kad es nevaru palasīt kaut kāds filozofiskais vai psiholoģiskās grāmatas, tad man vajag kaut kādu random romāniņu paņemt. Tu lasi romānus arī? Kā tu sauc? Detektīvu romānus vai kaut kā tādu, jā. Daļa literatūra. Interesanti. Es skolas laikā varēju palasīt tādas grāmatas, vairs ne. Es tikko izlasīju mazliet dzīvības. Dievs, lielākās mokas manā dzīvē. Jā, man liekas, arī es nevarētu, jo es esmu tik ļoti iekšā tajā psiholoģijā un tajā visā. Man piekūst smadzenes bišķīt. Ja tu man veselu lapas pusi apraksti, kā izskatās galds, ej, ieskrienies. Man taču vienalga, kāda man tur pievienotā vērtība, ka viņam ir 4 kājas, apakšā viņa savieno dvēli, ir šī augšā. Viņš ir tāds brūns, bet rekur tur ir viena maliņa nedaudz ieplīsusi. Bet varbūt... Fuck you! Bet varbūt kāds galvnieks lasa. Un tas nebija nepieciešams tā kā tam stāstam. Es, protams, tur nebija galds, tur bija vairāk par cilvēkiem, godām situācijām. Viņas tik sīkumaini aprakstītas. Kur tas vedīs? Nekur tas neaizved. Varbūt tev nepaveicās ar grāmatas izvēli. Nē, bet viņi vienkārši skaitās tā kā super laba un viņi daudz balvas saņēmas kaut kādas. Varbūt citiem viņi ir laba. Jā, viņi ir cilvēkiem, kuriem dzīvē nekas nenotiek. Upsī! Tu esi lasījis to grāmatu? Es arī nezinu, par ko viņi Paldies Dievam, mūsu dzīvē viss notiek. Jā, un tur ir, tur visi raud tajā grāmatā, nelasi, te izpostīs to dzīvi. Un man bija vienkārši tāds. Tā ir tikai grāmata. Tad, kad ir īsti stāsts, es tagad lasu Society of the Snow, to grāmatu. Tu lasi grāmatu? Jā, viņa tad filma ir nofilmēta pēc. Kas bija pirmā? Grāmata? Pirmā grāmata un filma ir pēc grāmatas. Vienkārši viens no tiem izdzīvojušiem to visu apraksta, kā tur bija, visu sīkumos. Un tur ir jāraut, jo tas patiešām notika. Tā ir Tas ir tur noticis, un tas ir, kad nevis par kaut kādu izdomātu tēlu, kurš... Jā, tāpēc es parasti lasu grāmatas, kas ir tā kā, ja es lasu romānu, tad es ņemu tādus, kas ir parakstīts kā based on true story. Jā. Tad varbūt ir reālāk. Jā, tad var raudāt, tad var just līdzi. Lai gan Harijā Poterā es raudāju. Pagā Harijs Poters ir based on true story. Nē, es saku, lai gan. Jā. Bet es joprojām ticu, ka tas varbūt ir based on true story. Ko tam mēs zinām? You never know. Es nezinu, Harijs Poters ir mana mīļākā filma, un es ticu, ka tā ir īstenība. Mēs jau esam only muggles, ko tam mēs zinām. Un es vienkārši tad, kad es lasu vai skatos šo filmu. Mēs dzīvojam uz lidojoša akmens. Jā. LMT vieta televīzijā ir Harijs Poters. Un tāds, es tieši vakar uzliku tā kā latviski. Un nav iespējams nomainīt valodu. Var nomainīt uz krievu valodu. Kas ir ierakstījis, nezini? Un te pa virs runā pa virs, un apakšā var dzirdēt to angļu valodu. Tāda tipa. Vajadzētu būt tā, ka var izslēgt. Manā televizorā var izslēgt. LMT? LMT vieta televīzija. Nē. Un tie tulkojumi, es atceros, ka es kaut kur skatījos tieši Harry Potteru, un tur ir tā čūska pagrabā. Tur ir tā čūska pagrabā, un latviskais tulkojums pūķis. Pūķis? Nopietni? Jā. Viņš iztulkoja kā pūķi, un es klausos, un tā kā vienkārši tur angliski apakšā saka snake.
Tas ir puķis. Man labāk patīk cūkārpa. Jā. Vienkārši, par ko tev agrāk bija kauns, bet tagad vairs nav? Man liekas, ka par sevi vienkārši. Vienkārši. Un par savu balsi arī īstenībā. Tad, kad es dziedāju konkursos, man bija ļoti kauns. Es nevienam to neteicu. Bet sanāk, tev patīk dziedāt, tu dziedi, tu stājies, bet tev ir kauns. Tāpēc es nekad neklausījos, kā es skanu. Nu, tā kā okay, ir ieraksts, es nekad neklausījos. Tā ir laikam lieta, ka jāpārkā pāri, jo es arī, kad es klausījos podcastu no sākuma, man vēmiens nāca no savas balss. Un tagad es pieradu. Jā. Laikam tas ir pieradums. Bet jo arī galvā izklausās bišķīs savādāk nekā īstenībā. Man, tad, kad es piedalījos dziedāšanas konkursos, tad es atceros vienu žūrijas locekli, es neatceros, kurš to man teica, bet viņš teica, ka ir ļoti labi, tikai vienkārši, ka jāklausās no malas ieraksti un klausies sevī no malas, lai tu saprastu, jā. Un tagad man ir mikrofons un es klausies es sevi. cenšos. Zelta mikrofons. Man ir zelta mikrofons. Jā, viņš maksā 200 eiro. Zelta mikrofons? Bet, jā, es tagad pārvaru kaut kādas savas bailes, jo dziedāšana un klausīšanās sevi ir next level. Jā. Jo šādi mēs varam papļāpāt un ir forši aprast ar savu balsi, bet tad, kad tu dziedi, that shit is real, man. un ir īpaši, kad tu dzirdi, kaut vai viena tā kā sekunde ir ne tajā tonī, kur vajadzētu nokļūt. Bet tad trenē to vienu vietu. Alicia Keys uzstājās tikko Super Bowl un pirmo noti vienkārši citā tonī nodziedāja. Tā ir Alicia Keys. Bet tā kā vismaz viņa dzied bez nekādiem backing trackiem. Jā. Bet tas, kad nevajag kaunēties no tā, kad kādu mirkli tev tā notiek. Tā tu esi tikai cilvēks. Jā, tā ir tā realitāte. Jā, un jūs gribēsiet teikt klausīties, ir jau samontēts. Samontēts, ka labi, jā. Jā? Jā. Jā, ja laivā tagad esi tās balss kaut ko tur šķību nodziedāja. Un, jā, pēc tam, kad ieliku to video, tad jau viss labi skanēja. Tu tieši tā kā, tad, kad tu klausies, tev ir tāda bišķī tāda X sajūtiņa no tiem momentiem, kad tu tā kā nenodzied taisni noti, nepareizajā tonalitātē, vai nezinu, piemēram, ja tu arī paeksperimentē kaut kā ar kaut kādiem tiem tembriem. Ja es dzirdu, ka ir nepareizi. Okay. Nu tā. Jā, bet vispār es cenšos šobrīd neatdarināt to personu, kas dzied, jo bieži vien ir tas, ka tā kā tu maksimāli mēģini pietuvināt tam, kas ir reālais, bet jo tu vairāk palaidi un pēc sajūtām pats dzied, es nezinu, aizver acis un es vienkārši tā kā daudz labāk sanāk. Vispār nevajag iespringt, man liekas, uz kaut kādu pielīdzināšanu, jo tev ir savs vienkārši, tu taisi coveru. Jā. Es cenšos kaut kā šobrīd mazliet ieiet tajā domāšanā, kad tu eksperimentē ar tiem tembriem, jo tagad tas sāk ļoti attīstīties pasaulē. Nevis, ka tu vienkārši skaisti nodziedi, bet ka tu, nezinu, tur sašaurini to savu tembriņu vai tieši pazemini balsaiti, un tad tas izklausās interesanti. Atkal ir tā tekstūra tai dziesmai. Es tieši redzēju vienu video, kur kāda 7-gadīga meitenīte ir pie vokālās pedagoģis, un viņa dzied Billie Eilish dziesmu, to What Was I Made For? Un viņa dzied tā kā Billie Eilish. Ļoti skaista, viss forši, un viņa ir riktīgi tā kā, dziedi savā balsī. Un viņa ir panika, viņa mazliet sāk raudāt. Man arī agrāk tā bija. Jā, kad nevar sākt, kad atdarina. Nē, viens jau punkts ir atrast to savu balsi, tāpēc mums ir vocal coaches, kuri palīdz tev atrast to īsto un piemērot. Tāpēc labāk 7 gadu vecumā nekā 25 gadu vecumā. Nē. Vienalga? Vienalga, jā. Es varu iemācīties dziedāt. Jā. Visi var iemācīties dziedāt. Man tas atgādina tās Facebook reklāmas. Jebkurš var iemācīties. Es laikam jūtos, man ir šī pretreakcija, tāpat tās, ka cilvēki jautā, vai visi var iemācīties dejot? Jā, visi var iemācīties dejot, loģiski. Citam tas ceļš būs grūtāks. Un citiem ir tāds, taisnība. Un man tikko bija tāds, nevar visiem mācīties dziedāt. Jo es nedzirdu, kā ir pareizi un nepareizi, kad es nelabi jūtu. Un es jūtu, ka es nemāku melodiski dziedāt. Bet tad, kad tu iedziedi kaut ko nodarbībās, tad most of the time it's like fire. I don't know. Es varu iedziedāt, bet tad, kad man noliec dziesmu un man ir melodiski jānodzied pants,
Tas... Nu, labi, bet tu neesi to mācījusies. Nu, jā. Jā, jo ieklikties. Es māku kopēt. Es redzu, Tā arī ir māksla. Kopēt. Kā tev šķiet, kas cilvēkiem ir nepieciešams, lai viņš virzītos uz priekšu dzīvē? Man rakstura īpašības, varbūt jaunākais telefons. Pofigisms. Okay. Tas nav lamāts, vai ne? Pat ja ir, tas ir vienalga. Es nezinu, kopš man ieslēdzās tāds, vienkārši tā kā I just go, I just do. Kā var ieslēgt šo nedaudz? Nezinu. Nevis vienaldzību, bet... Man liekas, ka man tas nāca diezgan grūti. Tā izklausās laikam pēc drosmes. Varbūt. Jo es sapratu, es šobrīd dzīvoju, mans varbūt šī gada teiciens laikam būtu to be cringe is to be free. Jo tā kā nevienam neinteresē. Pēc, nezinu, tu izdarīji jebko, un pēc dažām dienām neviens to neatcerēsies. Nezinu, es varēju zelta mikrofonā nolaust podu, es to neizdarīju, viss kārtībā. Kāds cits to izdarīja? Nē, tas bija piemērs, kas man ienāca prātā. Es varēju nolaust podu, es varbūt būtu kaut kādā virsrakstā, nezinu, uz pāris dienām, bet pēc tā kā mēneša neviens to neatcerētos. Es atcerētos. Ja nolauz podu zelta mikrofonā, tu atcerētos. Tu būtu meitene, kas nolauz podu zelta mikrofonā. Pārāk spilgts. Jūs esat kādreiz nolauzu? Es esmu vienreiz nolauzu izlietni. Kāpēc es iešāku šo te? Tas man vienkārši tikko memory unlocked. Es biju, nezinu, 6-7 gadi, un mums notika tieši remonts vannas istabā. Un es eju tā kā mazgāt rokas, un es laikam atspacējos, uzspiedies virs, un viņi vienkārši tā pīšot nokrīt. What the fuck? Es neatceros kādu sodu dabūju, viņa kādu dabūju. Es esmu tikai to tā kā vāku virsmu nolauzusi, bet tā kā podu nē. Es atceros, par ko es dabūju sodu, es nevienam neteicu. Ka es izlagos, ka es to nedarīju. Tāpēc bija sods. Kas tev šobrīd sniedz cerību? Cerību? Man ir cerība? Tu nav? Es nezinu, es vienkārši eju un daru. Pagaid, es nezinu, vai man ir cerība. Cerības labāku nākotni. Man liekas, ka varbūt man kaut kādu cerību un to tādu gaismu tuneļa galā dod mani draugi. Jā. Jo viņi ir ļoti radoši cilvēki. Un ja es redzu, ka kāds cits var, tad kāpēc lai es nevarētu? Vai ne? Jā. Ja Beyoncé var, kāpēc lai es nevarētu? Jā. Es saprotu, ka viņi ir 25 palīgi, bet mēs arī ar laiku varam savu noalgot 25 palīgus. Reku, Marta man palīdz. Jā. Numur 1. Numur 1 palīgs. Vienmēr būs numur 1 palīgs. Labi, jā. Insert sirsniņas. Es mācētu. Tas varētu tā kā... Tā kā burbulīši tādu spēlēt. Var arī tādas ielikt? Es lieku. Sorry. Es vienkārši dzirdēju vienu stāstu zinu par to, kā es montēju video. Ar to arī viss beidzās. Okay. Bet ar tevi ir iespēja tā kā vienmēr paņemt to epizodu un pašai pamēģināt, vai pašai kaut ko ierakstīt, vai ar telefonu nofilmēt, paeksperimentēt. Jā. Tā tas rodās. Too many things on my mind. So, mēs taisam Spotify playlistu, kuras nosaukums būs dziesmas, kas uzlabo tavu muzikālo gaumi. Es biju aizmirsusi par šādu jautājumu, taču klausos. Vai tu vari nosaukt 3 dziesmas, kas uzlabotu cilvēkam muzikālo gaumi? Es uzlabotu, bet vienkārši, es nezinu, vai tas ir pareizais teiciens, bet kvalitatīvas 3 dziesmas, kas ir vienkārši super krutas. Nevis tā kā priekš dejošanas. Vienkārši. Šīs nebūs party hits. Lopački. Tā pirmo reizi, laikam, notika. Es nezinu, ko viņi tad cenšas izdarīt, bet jā. Pirmā, es domāju, ka būtu kaut kas no Jacob Collier, jo man liekas, ka Jacob Collier ir tik diverse. Konkrētu. Es nosaukšu. Okay. Man liekas, ka Jacob Collier ir tik diverse cilvēks. Viņš būs pozitīvs? Jā, es gandrīz apraudājos.
Noteikti tieši. Un ja tu esi mūziķis, tad, un ja tu nezini Jacob Collier, tad es nezinu, ko tu vispār dari, tad tu neesi mūziķis. Es neesmu mūziķis. Tas ir mans uzskats, tikai mans. Es laikam saukšu tagad no viņa jaunākā albuma, kas nesen iznāca Bridge Over Troubled Water. Tur ir Tori Kelly. Nice, jo parasti mums visi saka 70. gadu dziesmas. Labi, ka tu saki 2024. gadu dziesmu. Jā, tā, es domāju, viņa, ja tu ieklausies viņa mūzikā, un ja tu tiešām, man liekas, es laikam saukšu tādas dziesmas, kur tev ir jāsēž vienkārši un jāklausās tiešām, kas tur notiek, jo tik daudz visu kaut kādas lietas. Vienkārši tik daudz var mācīties no tā. Visas tās harmonijas, insane. Tā ir viena. Otru es laikam saukšu Ansis bērni. Jā, tā laikam bija tā sadarbība, kas bija ar dzelzceļa staciju. Dzelzceļa, nevis staciju, bet Latvijas dzelzceļa. I'm so sorry. Latvijas dzelzceļa? Latvijas dzelzceļa. No, ja es nejaucu, no vilcienu skaņām izveidoja bītu. Tas ir ļoti interesanti, un te var paklausīties, kā tās lietas notiek. Man patīk, ka mūzikai pieiet no kaut kāda cita rakursa, ne tā, tu atver kaut kādu mazo programmiņu, uzspied kaut kādu bītu un vienkārši kaut ko dari pāri. Ka tu vari vienkārši no tādām skaņām, kas ir varbūt dabā, kaut ko izveidot arī. Un trešā Bob Marley No Woman, No Cry. Man kaut kā pēdējā laikā ļoti, ļoti patīk tas viņa domu gājiens, kas ir bijis tajā viņa laikā. Cik daudz kaut kādas kustības viņš ir aizsācis. Man liekas, viņš ir tāds artists, kas ir laikam visvairāk ietekmējis pasaulē. Džeksons arī tāds ir ietekmējis. Arī jā. Jūs bijāt noskatīties filmas? Nē, vēl nepaspēju. Tā ir nākamā filma, kur es gribu redzēt. Jā, es arī ļoti gribu. Jo šonadēļ es noskatījos Kung Fu Panda 4. Un kā tev patika? Ļoti patika, man patika Kung Fu Panda. Tur bija Britney Spears dziesma. Jā. Viņa bija daudz labāka nekā oriģinālā. Jā, es dzirdēju dziesmu, viņa iznāca. Jā, ļoti labi. Okay. Ļoti labi. Odiņš teica, ka viņam nepārāk patika tā filma. Tur bija bērni, bet mēs smējāmies daudz vairāk un skaļāk nekā viņi. Tāpēc, ka vienmēr bērnu filmās pieaugušo jociņu ļoti daudz, ko bērni nesaprot. Vajadzētu pārskatīties kaut kādas multenes. Es to darīju, ir jā. Tīpaši kaut kādās 80. 90. gadu Disney multenēs. Jā, kaut kādas multenes, ko es agrāk arī skatījos, un tagad es skatos, man tāds, that's funny. Vai arī tur ir tā kā perversi joki. Jā, bet tas tāpēc, laikam, lai tad, kad tu liec bērniem, kuri nesaprot, un tu kā vecāks esi blakus, un tev jāskatās kopā ar bērnu, lai tev arī ir. Vai arī tā ir cilvēku smadzeņu skalošana. Konspirācija. Arī korporācija. Kad tev sakās mūzikas karjera ar X faktoru vai jau pirms tam? Saki pirms tam, jo tev iznāca jau dziesma. Labi, bet es domāju, ka tas notika pirms kaut kādiem 2 gadiem. Es biju nolēmusi, es biju sazvērējusies pret Latvijas mūzikas industriju. Es domāju, ka taču nekas nenotiek, vispār viss ir slikti un neko nevar iegūt. Un tad es uzsēdos uz Latvijas hip-hopa scēnas. Viesulim iznāca albums, un tas bija tas moments, kad man bija tāds gala punkts, es palieku Latvijā, jo es biju plānojusi stāties Bostonā uz skolas, jo biju gandrīz aizbrauks projām. Jā, un es domāju, rakstīsim, jo man ir viena dziesma angliski, kas bija priekš Supernovas. Es neteikšu. Jā, un tad es tiešām uzsēdos tās hip-hop scēnas, un tas kaut kā lika man noticēt, un tad es sāku rakstīt latviski. Un man liekas, ka ar to momentu, kad es noticēju, kad es to tā kā varu darīt, tad sāk krist arī visu kaut kādu piedāvājumu, tad es aizgāju X faktoru nākamajā gadā. Šajā gadā, iepriekšējā. Jā, kaut kā tā. Man gads vienkārši ir no septembra līdz... Tā kā, es nezinu, ko tā man domājās. Jā, kā skolā. Jā. Paldies, ka paliki. Tev ļoti labi viss sanāk. Paldies, ka paliki. Paldies, ka paliki Latvijā. Paldies, ka radi šeit par to. Man likās podkāstā. Varēju aiziet. Jā, bet
Paldies, tev liels. Ļoti forši. Liels prieks skatīties uz jaunajiem mūziķiem, kas Es nemāku pieņemt komplimentus, bet paldies. mācies, saka paldies. Jautājums šāds. Cik daudz sprunguļu tev ir likti ceļā? Ko? Vari lūdzu pārfrāzēt. Sprunguļi koka gabaliņi. Es zinu, jā, bet es nesaprotu īsti jautājumu. Mesti akmeņi tavā ceļā. Tu vēlies kaut ko izdarīt, bet... Daudz. Ļoti daudz. Nu, sāksim ar domeni, kas man ierobežoja, jo es teicu, es gribu darīt visu, gribu iet uz visiem. Domeni baigi neatbalstīja agrāk popu. Un, jā, popmūzika bija vairāk tas, ko es darīju. Es gāju uz kaut kādiem konkursiem, un tad domeni tāda skola, kas prasa full time no tevis. Ka tu esi tiešām ar 100% tur iekšā. Bet, nu jā, es blandos pa visurieni. Un tas mani ļoti, ļoti ierobežoja. Man tas nenormāli nepatika. Tas bija tāds akmens tiešām sirdī. No mūzikas industrijas cilvēkiem. Jo es zinu vienu stāstu, par kur laikam nevar stāstīt. Par mani? Ka tev nolika sprunguli priekšā. Tu vari nepieminēt cilvēku, bet es nezinu, par ko tagad domā. Ka tev bija jāuzstājas kaut kur, un tu neuzstājies. Jā, bet tas bija laikam vairāk tā līguma dēļ. Bet tas ir sprungulis? Nu labi, jā. Līgums ierobežo. Mums X faktorā, es nezinu, vai šo vispār drīkst teikt. Mani kancelos. X faktorā vienkārši ir tādi līgumi, un tad ir kaut kāds periods, kad jāļauj pirmās vietas uzvarētājiem spīdēt. Vai ne? Jā. Pat ja citi vēlas, lai tu spīdi. Jā. Un man ļoti patīk teiciens, ko es ar vienu mūziķi runājām par to, ka Latvija tiešām ir tāds purvs, un mēs esam ābeles, kas mēģina tā kā ražot tos augļus, bet purvā ir ļoti grūti ražot šos augļus. Bet iedomājies, cik daudz vieglāk būtu un cik daudz attīstītāk būtu mūsu industrija, ja mēs viens otram palīdzētu un atbalstītu. Jā, tā kā tagad hip-hopā. Jā. Kāpēc popā tas nenotiek? Vai ne? Tāpēc man patīk dzīvoties tajā hip-hopā. Man ir kaut kāds attachment viņiem. Tāpēc, ka viņi tik forši, vienkārši viņi tāda liela ģimene. Tas ir tas, par ko mēs pēdējā laikā diezgan bieži runājam. Jā, jo nākamais podcasts, mēs samainījām vietām. Vajadzēja iznākt tagad ar mūdu, bet viņi būs pēc tevis. Bet mēs ierakstījām pirms. Un mēs arī runājam par to, cik viņi ir atvērti un jauki, lai gan mūzikā viņi ir agresīvi. Viņi vajag daudz flekso, bet dzīvē viņi ir tāds priekšstats cilvēkām arī bieži vien. Popmūzikā ir nedaudz otrādāk. Tur bišķi iedomīgāk ir, bet mūzikā viņi tur atver sirdi. Jā. Tāpēc, vienkārši redziet, man oža afterī pienāk klāt no hip-hop industrijas. Man pienāk Denis un Reiks klāt un vienkārši pasaka forši. Paldies, ka tu darbojies. Es viņus nepazīstu. Es nekad mūžā viņus neesmu satikusi. Mēs pat nesakojam viens otram Instagramā. Tagad tikai sakojam. Viņi pienāk klāt un pasaka paldies. Kāpēc viņiem tas bija jādara? Tāpēc, ka viņi vienkārši forši. Ne. Un atbalstoši. Jā. Jā, man ir tieši tās pašas sajūtas par hip-hop pasauli, jā, kad vienmēr arī tajos pasākumos. Ir ļoti ģimeniski. Un arī zinu, ka es esmu ķipa outsiders, bet neesmu. Jā. Es nevaru saprast savu lomu hip-hop pasaulē. Es arī ne. Jo es esmu tāds lielais supporter. Visu, ko viņi dara, es pirmā nošērošu. Ļoti labi. Jo es esmu uzaugusi tā kā ar hip-hop māksliniekiem vienā mājā, un es gāju līdzi un vienmēr bijusi tajā, bet hip-hop dejās es neesmu vispār tajā kultūrā. Tā kā es esmu tur super outsiders. Es ieietu, es iztītos tā kā no cita gadsimta iespējams. Bet hip-hop mūzikā Latvijā es jūtos super piederīga. Un tīri tāpēc, ka es esmu augusi tajā hip-hop mūzikā un esmu bijusi visur backstage'os, visur līdzi, visur darbojusies. Un jā, tas ir tāds, kas man bišķi mulsina, jo tur es nejūtos 100% iekšā, lai gan vajadzētu justies. Okay. Tad mēs samainījām vietā tos podkastus, līdz ar to mēs ierakstījām pagājušajā reizē mūdu. Un viņiem ir jautājums priekš tevis. Yes. Cik vienkārši jautājums. Es domāju, ka viņi kaut ko smieklīgi uzrakstīs. 3 vārdos. Kas tu esi? Labākais draugs visiem. Mēs varam pārbaudīt, ejam ārā? Ejam. Ejam. Cik jauki. Bet ir tev īpašības vārdos vajadzētu likt? 3 īpašības vārdos. Atbalstoša.
Labi, pretīm nākoša būtu tas pats, vai ne? Nu, nē. Ok, tad pretīm nākoša. Un mīloša, jo es ļoti, tā kā, tiešām mīlu visus cilvēkus. Cik jauki. Kāda tev ir sajūta? Tad tu esi ļoti atbalstoša, vai tu gaidi arī atbalstu no citiem? Es negaidu, bet es priecājos. Es esmu tāds cilvēks, ka īstenībā diezgan... Es nekad neko negaidu atpakaļ, bet es nejūtu to tādu vajadzību turpināt darīt savas lietas, ja mani nenovērtē. Jā. Kas ir stulbi no vienas puses. Jo tu jau dari pats priekš sevis, principā. Jā, bet tā kā mēs esam ļoti egocentriskas būtnes un visi savā ziņā narcisi, vismaz bišķītiņi kaut kādā spektrā, tad mēs, protams, gaidām atpakaļ. Kad pret mums izturēsies tā, kā mēs izturamies pret pasauli. Jā. Un tas ir ok. Man ir kaut kāda tā cerība, ka, ja es darīšu labi, tad kaut kādā momentā man tas viss nāks atpakaļ. Tā ir. Tas nāk atpakaļ. Bet nāk, ne? Jā. Ja tu stāstīji tik forši stāsts, tad jau nāk, tev ir skaitībā. Ok, tagad nāc uz šajienu, vai tev bija kaut kas, ko tu vēlējies pateikt? Vai pastāstīt? Vai noreklamēt? Es tā baigi nedomāju par šo, bet ja man kaut kas jāreklamē. Ievas plags par koncertu. 13. maijs. 12. maijs. Mums būs episks koncerts visiem, uz kuru noteikti ir jānāk, jo, man liekas, Latvijā nekas tāds nav darīts. Vismaz ne tāds, ko es zinu. Ne tādā līmenī. Kaut kur. Nē, noteikti ne tādā līmenī. Jā. Mēs celsim augšā nevis rokas, bet līmeni. Šito mēs rakstam jaunajā himnā iekšā kā vienu no lainiem. Nē, tas ir Gustavo teksts. Es mīlu Gustavo, bet šādi nezināju. Tas ir viens no viņu populārākajiem. Mēs gāzējam, bremzējam, tagad spiežam sajūtu. Kas tāpat dziesma? Spiežam sajūtu, lai ķertu sajūtu. Ātrums pamatīgs, kā tu līdz sametīs. Nezinu tādu. Viss nav jāzina. Ir viss jāzina. Nav. Viss. Tev jā. Mums ne. Es tikai aizmirsu, kā saucaties. Mēs kā... Nā, tā būs. No. Tā būs. Spied ārā. Tā būs jāizgriež. Padziedās kaut ko? Bišķi no savas jaunās dziesmas. Es nevaru padziedāt, man kaut kas teikt. Bet tas būs tāds bišķīt cracky voicī. Es spētu, ja vien es spētu atcerēties tevi pirms ziemas, kad ielpas vieglas ar smaidu saindēt. Ja vien savas durvis aizvērt, es spētu. Par zempaļiem, bet ir. Can't wait! Dziesma ar Silreku. Šī ir episka dziesma. No kur albums tas ir? Es šo nezinu. Karoča, mūsu soļi. Man šķiet, ka es gāju vidusskolā. YouTube ir ieliks pirms 14 gadiem. Jā, varētu būt, ka tad es gāju vidusskolā. Lai gan es vidusskolā gāju pirms 18 gadiem vai 19. Nebija dzirdējis. Es arī šādu nezinu. I'm very sorry. Very, very sorry. Bija horeogrāfija pie viņas. Palīgi nostalģīgi jau sacīs. Tas vienkārši tas brīdis, kad tu saproti, cik ilgi es šo daru. Kad šī jaunā paudze vienkārši autiņos skraidīja. Tu šo dari tik, cik es dzīvoju, ne? Nē, man dejo? Nē, es dejoju. Dejo? 22 gadus, man. Nu jā, man 19, tu būs 20. Insane! Dievs, kurā gadā tu esi dzīvusi? 4. Bet tā kā man neliekas, ka tu esi veca. Tā kā man neliekas, ka man un tev būtu tik liela gadu atšķirība.
2004. gadā es gāju tusēt ar Ozolu, baidoju. Šāds Ozīm. Viņam bija klubs for love and money and jā. stuff. Un, viņam bija 16 gadi, 16, 17. Un tad es gāju uz viņa klubiem. Un tad bija zebra un tā. Un viņš pieskatīja. Ok. Paldies, kā atnāci. Mēs šodien beidzam bučas. Paldies! Bye, bye! Ciao!